Čau, mīļie draugi! Agrs rīts un man ir atcēlušās pāris nodarbības, tāpēc man izdosies aizskriet mājās tūliņus pāris stundiņām pie Matildēna, kuram šodien ir pirmā vārda diena. Tik dīvaini sajūta īstenībā, kad manis pašu bērnam ir jau kaut kāda veida jubileja, bet par manām sajūtām es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Vārda diena, čau! Viņi tev dos puķi. Čau, paldies! Un parakstīja. Viņa apvainojās, jo nedabūja vēl vienu. Reku tev gabals. Čau! Būs puķis. Puķis un kaķis tur, jā, istabā. Kas tev tu ir? Ņem ārā, ņem ārā. Mums ģī tur tukšs tagad ir. Paldies. Taisam vaļā kasti. Taisam vaļā to kasti. Tā man maisīts. Ej! Puķis. Nu, skatīšu to puķi, vai ņemt ārā. Un blakus un ēst. Puķīte, puķīte. Ņem rokās, Saulīši, to. Ņem rokās.
Matildas pirmā vārdiena jau ir galā. Mēs to viņu mēģināsim. Es tur eju taisīt pudelīti Matildai. Uz viņu uz vakaru dzer govs pienu, no rīta dzer kazas pienu. Tāds mums schedules ir, tāds mums grafiks ar pieniem, ja kādam interesē. Bet jā, man šodien bija viena no, atklāt sakot, pirmajām dienām, kad es sajūtu, man bērnam ir kaut kāda veida jubilejas, šajā gadījumā vārdsdiena. Tas man lika sajusties kā vecākam. Es nezinu, kas tur šobrīd blakus notiek istabā. Īstenībā es pagriezīšu normālo kameru. Tā varētu būt labāk. Mēs ar Baibiņu esam daudz video runājuši par to, ka vēl nav radusies īstā sajūta, ka mēs esam vecāki. Un lai cik dīvaini tas nebūtu, mums Matilda jau ir 11 mēneši un vēl joprojām nav īsti tā... Tu nestaigā apkārt ar tādu apziņu, ka es esmu sensis. Es nezinu, kā labāk to noformulēt. Es vēl joprojām esmu 24-gadīgs jaunietis, kam vispār iekšēji sajūta, ka viņam ir 16. Jā, es dzīvoju pieaugušo dzīvi un es esmu ļoti nopietnis apziņu. Es esmu ļoti apzinīgs, nopietns cilvēks, bet tajā pašā laikā man vēl joprojām ir tāda, tā kā manī vēl ir, manī pašā vēl ir tik liels bērns iekšā. Un, jā, tā diena no dienas dzīvojot, tu nemaz tā neaizdomājies par to. Es sataisīšu Matildai niķīt. Es zinu, ka katrs ir nedaudz pamainījies un man jārunā tagad nedaudz klusāk, jo Matildīte ir nolika gulēt, bet... I hate grown-up life. Mēs šodien esam abi divi nonākuši pie dažādām apziņām, kas principā sasumē to pieaugušo dzīvi. Par to otru lietu mēs nemaz neiedziļināsimies, bet jā, man liekas, mums abiem šodien bija tāda neliela apziņa, ka mēs esam vecāki, vai ne? Jā, un Matildas pirmā dzimšanas diena jau īstenībā nav tālais stūri, tā kā jāsāk plānot ballīti, ne? Ok. Man vēl jāpabeidz uzdizainēt šis apaus. Un viņš būs Fire, El Fuego. Es aizmirstu, kā ir itāliski, bet viņš būs uguns. Ok, ir diezgan pavēls jau ceturtdienas vakars, un tad jau tiekamies nākamnedēļ. Paldies, ka esi ar mums, un tu vēl neesi nospiedis subscribe, tad izdari to tagad. Labi, es tev neturēšu vairs ilgāk. Čau!